Sveiki, draugi rakari un sekotāji. Nu ko, sāks ar to, ka šito video es filmēju savā mazajā muzejiņā, jo šodienas raciens notiks pa tums, un GoPro kamerai nepatīk tās tumšās gaismas, tad ātri uzbliedzis, kamēr gaišs. Šodien mēs laidīs uz pilsētu Lukeni, to pašu pludmalīti, kur jau es biju iepriekšējā video rāk. Tie, kas nav redzējuši, es šajā augšā stūrītī pievienoju šito te adresīti, nospiežot uz to, jūs atvērs pat taisno to video. Un šodien būs raciens pa tums kopā ar junioru. Viena no komentāriem jau man prasīja, kur pazudis juniors. Juniors nekur nav pazudis, juniors cītīgi strādā, cītīgi mācās, cītīgi trenējās, kā boksers, nav ko sist lūnu. Bet šodien brīvdien un mēs bliežam. Viss lampiņas ir salikts mašīnā, viss kausi mašīnā. Mēs paķeram tikai šitās divas melnās ķēvas, vienu viņam, vienu man. Un bliežam! Pats rakars pie stūra, junior, pasaka kaut kam. Čau. Skaļāk! Čau! O tā, viss dzirdēja. Domāju, ka būs tumšs, kā aizbraucis, bet izrādās kaut kāds, man liekas, ka jau kaut kāds vasaras laiks jau ir 20 pār 4 un vēl ir gaišs. Bet mums vēl ir ko braukt, kaut kādu 11 kilometru. Mēs ir klāt, baigām migli. Te vēl trakie iet peldēties. Mēs domājam, ka mēs ir traki, bet reko vēl trakāk. Peldētāji ieskrēja iekšā. Ej tu nost. Ot, janvārī. Nē, februārs, 1. februārs. Īstenībā nav nemaz tik tumšs, tā kā apsolīja. Baigā migla. Labi, sāks rakt. Jūriņa atkāpusies. Tur projām ir tas mols, tur tas traktors bija. Tāda. Dos virsmu. Tikko mēs atbrauc. Viņš nāca te un bļauj jau. Parāda. Gredzēs jau salot. Ej, tu nost. Pirmais signāls, ja? Jā. Tu ir traks. Po smuko. Viņam ir provu domā? Jā, tas ir sudrabiši. 85 signāls. 85, jā, sudrabs. Tur jābūt provītai. Tur ir kaut kāda zīme, ir iekšā, ir provu, ir. Ir, jā? Jāpasaka, kas tur ir rakstīts? Nē, tur ir 925 noteikti. 830 varēja būt. Es vēl nemaz nav sācis rakt, es tikko reku tur ieslēdz detektoru, viņš jau reku atnāca šitā, jā? Kur? Jā. Ukejā. 830. Labi, 1-0. Lietas somiņā, lietas labāk abetiņā, šī maziņā, jā. Nepazaudē. Nokam tālāk, vēl ir laiks. Es tikko tik sāk. Tas ir rādītājs, vai nu būs baiglāb, vai nu būs kirdik. Ezīts miglā. Te ir baigi daudz signāli. Es te patām jau norakās. Te patreku mašīna stāv un augstais tons. Un man liekas, ka tas ir mums. Nā? Jā, 20 kronu haģački. Degviela nāk mājās. Kapiķa man te ir vien čupiņa. Bet te varēs norakties. Te līdz tumsiņai, pat tumsiņi būs vispār interesanti. Viss šito mālu mēs tā nostaigās divatā. Pēc tam aizies tur. Nu, jūs jau neko neredz, bet tur ir vācu bunkuru. Varbūt, ka līdz turien aizsoļos. Tā redzēs, kā ies. Bet, nu, norakties te var. Viņš tiek tikko kā gāja. Ras. Jā, te gredzens bija. Bļāv jau. Malaģēts puika. Mans dēls. Un te mums pirmais arī 10 eiro centi. Krājkasite. Ceļojumam uz Spāniju. Vēl viens 20. Haģački. Es vēl nekur netiek. Es te pat pie mašīnas atstāju. Un te pat pie šito nogāzīt, jo. Es tā domā, reku puika ņemās tur projām. Visi skaloči šurpam. Te atsīties pret šito kantu. Nosēdies. Un noteikti gājas uz to pusi. Nu redzēs. Viņš parāksies tur. Gredzentiņš ir. Tas priecē. To mēs atskatīsies pēc tam smuki tuvāk. Bet būs interesanti. Te pat rekurēji bijis dušs, noteikti mazgājās. Pakariņ dvielīšs, viss noliek. Un mums jau šis ir. Jā. Trešais 20, draugi. 60 kroni jau. Kapics es nerādīšu viss te ir dafigā. Bet 60 kroni vēl vienu vajag atrast, te jau 10 eiriku mājās. Viens karodziši.
Pagājušreiz man bija balts, to es izraku taigalā, bet es viņu pasēju kaut kur, es palieku starp te filmēju toreiz to video augšā. Es viss biju sakrāmēs, es, kad cēlu somiņu, tad pazaudēju. Tad tagad izraku rītīgi dāņu karodziņu. Labi, pasmuko. Vēl ir gaišs. Jūs neredz. Kamerā ir gaišs, bet paliek jau tumšs. Puika tur kaut ko roku visu laiku, ik pa brīdi kaut ko skatās. Labi ir. Šeit mums ir 84 es redzēju lāpsti blakā. Kauss, tāpēc arī neredz. Skatāmies tagad pinpointers, tātad iekšā skatāmies. Dobri bija par sānu. Skatāmies, kas kur ir. Kur ir. Kas tā pa kapeiki? 20 kronas. No. 10 kronas ir nopelnīts. Tēts tur kaut kur vēs vien darās, reku. Nerizinu, vai redz viņu. Reku tur vidū. Te mums ir viens signāls te. Uz kāda 80, nu, viņš mainās bišķiņ. Un te mums ir baigi labais. Nu, viņš mainās, bet viņš ir spēcīgs. Kur paliks šitas? Te ir viens 85 gredzens būs. Un te būs arī gredzens 70 un 85. Skatāmies, es būšu apakaļ kā izrakši. Otrais signāls, reku, ir manā pēdā, kas būs zeltgredzens. Un te, reku, ir pirmais signāls švakais. Skatāmies tagad. Nu, kurā vietā tagad kaut kas būs. Nu, te jau kaut kur jābūt. Tādam ārā. Tas ir svinišs. Vai kas tas ir? Nezinu. Tas būs tētiņi, jāpaskatās, kas tas ir. Nekad mūžā nav redzēts. Jā, svins. Nu, es te atgriezīšos otrajā signālā. Reku bija mūsu otrais signāls. Bija domāts, ka 80, ne, 60 tas bija labais. Kaut kas nevar iedomāt zeltgredzens. Nu, melnais s***. Atgriezīšos pie tēta. Redzēs, ko viņš tur tik ņemās. Un atkal viens pa logu līdz iekšā. Atkal atslēga. Tūlīt, draugi. Pārslēgs melo ķēvi, es jums parādīšu. Te ir signāli pa pilno, lai jūs ticētu, lai jūs saprastu. Te vispār nezinu, ko rakt. Es rokos jau te kaut kādu pusstundu jau tūlīt būs visu laiku te ārdas uz riņķi. Tūlīt tās pārslēgs ķēvi tā, lai jūs dzird. Tā, viss ir ieslēgts. Lai jūs dzird. Reku. 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 Virsējais te pati. Reku. Reku, augstais. Reku. Nu viss ir roka, ka iet tagad pa klavierēm, un šitam viss riņķī. Nu jau kaut kas interesantāks, draugi, izlec. Ej tu nost, kas pa smukulu. Ej tu nost. Kājiņ bijusi. Bet tas nav sudraba. Boigais, tas ir tas dzelzceļnieks, jā? Paskatās. Nekas. Pēc tam notīrīs. Papētīs togu, bet augstais tonīts bija. Un smukulīts. Tas ir, kas ir, redz, viņš negrib fokusēt, jo baigā migli ārā. Tumšs jau paliek. Bet ir. UD-OC. Nezinu, ko tas nozīmē. Bet smuks. Te patam. Te priekšā. Jā, rakars arī klāt. Re? Tā ir lielā piecniece. Dzīļ bija, jā? Nē, piši. Jā, Margaret. Oi, krīt no rokam ārā viss. Somiņā. Lietas somiņā. Ko? Pilnās sūdījām. Nē, tur ir pa starp. Bet man tikko bija interesanti, kāpēc viņi, es nevaru saprast. Un tas mums ir sudraba desentorīt zviedri. Ko jā, nāc skaties? Sudrabiņš pirmais.
Pirmais sudraba, viņš man sudraba kapēja tev. Viņš man saka, te ir pils ar sūkiem. Vēl viens aizgājis mājās. Un līdz pa logu iekšā. Otrā atslēga jau. Atnāc mēs uz mašīnu izbērt ārā ātri. Jāņem lampiņas. Ārā ir tumšs. Bet te pa diviem sabēri. Divas atslēdziņas man trāpījās, reku. Puikam arī kaut kas. Smukumiņi. Bet viņš jau, atskies, kā miga lieta, tā kā ritīgi, tā kā lietas līst. Un te tev grēdzentiši. Nu labi, 1-0 iedēv Fātrim. Še, tas jau tavs ir rād, man stāst. Ir kaut kas iekšā? Bro, 830. 830. Ir, parā, nekustini. Jā, rek, viņš jau nefokusējam šitā. Jā, 830 S, vecā provu, bračiņa. Labi, lietas mašīnā, lai nepazaudē. Un ņemam lampiņas un dodam tālāk. Kaut ko juniors atrad. Jā, šitā kaut kur caurums, vai šitā var likt pāri. Tas ir kā... Jā. Tā ir labs. Nezinu, tas ir kāds sieram. Vai viņam ir tas caurums tāds kaut kāds pannai? Mammai aizved. Nē, tas taču nav galdniekam. Tas ir galdnieki. Tas nav galdnieki instruments. Aizved mammai. Mammai mums kaut kūku cept. Viņš jau man neļauj viņu filmēt, kā viņš roka. Viņš šaktējis viņu noburot. 94, tas ir sudraba gredzens. 91 izraks, 90. Oi, rāda redzēt, es tev ņēmu tiešraidīt, bratan mazais. 94 sudraba gredzens, bet nu nezinu. Cik? 95, kas te, tas tā ir 94, 95 gāja. Tas te kaut kur ir ārā, tieši te. No, kuri? O, nu davai. Ņem savu jau. O, rāda redzēt. Nu? Kapī. Parā. 50 ori, viņi arī augsts skan. Blin, 95 baigi augsts. Ai, nosilva, ne? Jā. Viens liek savas omiņā. Haģāčka, rokam tālāk. Kaut kāds bleķīts. Bet te, man liekas, ir gads virsū, vai ne? Tas ir viennieks tur vai nav? 935. 1935 vai 935? 935 noteikti. Kaut kāds pie atslēgam bijis. Kāds, jā, 935. Nekas īpašs pagaidam. Puikam viens gredzentišs, man viens tas smukumišs un 10 kroni. Mums jau ir jau 110 krons. 13,4 tev maksā degvielu. Tad mums jau vajag kā 30 kronu, un tad mēs būs 10 litri arī nopelnījuši. Dīzelīt. Juniors atnāca. Viņš saka, signāli beidzās. Nebeidzās. Jārok tik. Man šitāds izlīd. Karot vai nāzes bijis. Karot. Skanēja labi, ka izrakta sāk čarksēt. Kādreiz bijusi karotīt. Junioram kājas salst. Tas skraida. Es jau teicu, viņam mans zābaks. Iedošu savajos. Man ir normāli. Es pienācu tuvāk ūdenim un hejā. Kaut kāds signāls bija. Bet galīgi čābīgs kaut kas. Galīgi čābīgs. Tas ir kaut kāda rozīta bijusi. Jā. Bižutērija noteikti. Bet te pat pie ūdeni. Pienāca bišķi tuvāk ūdenim un hejā. Es jau teicu puikām, lai jāatrod haģačkas, kur viņš ir. Reku. Lai jāatrod haģačkas, lai vismaz degvielu atpelnu. 45 km no mājām. Lai tik skrien. Rekā, pienāca pie ūdeni tuvāk un... Es domāju, makšanieks svins. Nē! Es dabūju autiņam durvu. Patrik, es tik pie durvim. Apskaties. Kur pats autiši? Apskaties, kur dzīļi izraki. Migla arī pazuda. Uzreiz siltāks, ja tad miglā blina augsts palika. Labi, viņi ņemam ciet. Dūru mājās. Tas kāds džips. Jūras viļņiem, tas ir bijis speciāls jūrniekiem. Ūdens nāk augšā, točnā. Vajag daudz. Nu tas nekas nāk paisums. Bet mums ir tradicionālais atkal, draugi. Viens ir nolicis karot. Atkal. Labi, kolekcija iekšā man jau krājās viņa vienā čupā.
Viņš man bļauj un saka tradicionālais. Es domāju, kas tur ir tradicionālais? Rižiks. Labā. Nē, šeit tev aka karot. Un kāpēc tu met visu laiku pie manim? Tu negribi? Māēlē es stiep, jā? Tā. Nav jau alpaknieki, tā kā Latvijā. Labi, nesīs uz mašīnu. Man jau somi pilla tam kakam. Otrais piegājiens, mēs izber somiņas, jā? Tu to šķipeli. Paņem man jau somiņu izber. Pinpointa noņem nost, tad būs vieglāk. Viņš nekrīt ārā. Pagā. Paskatās, kā es sarā. Teču. Tu jau man tās lielās karotas man meti, vai? Mājās būs jānoskalo, parādīs viss. Kaģačiks, pepsīt pa 2. Cik mēs iekām 2 stundu būs tūlītas, kad do virsū. 1 gredzentiņš tevī, 1 man un man medaļoni. Nu dzer limonādu, draugs. Negribu vairāk? Nevajag. Ej, paskrien, ja tev augsts. Šī te šodien cilvēki peldējās pirtī sēdēja. Bet es atcerās vienreiz, man sievas bačs bija līdz, kamēr es raku, viņš makšķerē buts, viņam augsts palika. Tā viņš gāja pirtī sildīties, jo viņi jau tur vēl ir silt, ne? Neviens nav? Ej iekšā, ja durim jābūt vaļā. Bokseram augsti, nokrati kājas. Lūdzu, kungs, ej sildies. Jūti? Kas pa žāriņi? Viņa vēl kurās, iedomājies? Cik forši? Forši? Pasildies. Sasildies un es iet uz mašīnu, esies rakt. Jā. Ka visi tie stiprie signāli nolasīt, tad mēs sāk lasīt visāds knapos. Un man liekas, šitā ir rokas podziņa bijusi. Nekāda rokas pogi. Te ir kājiņi. Jā, bronziniec. Kāpēc nav no zelta? Nezinu. Pa to starp noteikti vēl kāds ir trāpījies, bet augsts stons bija. Maziņie šitā skan tie kapari 25-nieki. Bet man liekas, te jābūt virsū galvai. Man liekas, ka es redzēju 10, jā, 10. 10 torīt, re? Šitā, 10 torīt. Te jābūt ir vecim virsū. Blin, zaļš tik palicis ritīgi, bet šis ir sudrabiši. Mājās mēs viņu notīrīs. Bet tas ir sudrabiši. Otru sudrabu mazāk apēciņu. Varbūt te čupā vēl ir kāda. Ja mēs tik roku un met tik somiņā. Direktors sēž vēl pirtiņā sildās. Tam tur ir ļauj tur noteikti. Man cik mēl roku un man jau ir akal 1 desmitnieks. Es jau salasījis jau kopā ar viņu 120 kronas jau. Nu vēl jau ir parastās mazās kroniņas. No iznāca. Nu ir silts! Malāts nenokrīt tur. Tur ir stāv malu. Te visi noskalots nost, neko. Sasildies. Es tikko 10 kronu izraku. Sasildies! Es novilku zēbaks. Nu? Pilīgi pie to, kā es silts. Tagad ir silts, jā? Jā, es uzsildīju tās zeķis. Nu, davai, bet paraks tepat gar mašīnu vēl, jo te un tad jau metīs mieru. Urā! Nesaslapini tos mazos pirksnīs, tā prātīgi. Nu? Ir desmitnieks? Jā. Dziļais signāls desmitnieks un mums ir 130 krons. 140. 130 tagad. Man ir 220, man ir 20. Dzeltenajos. Cik maksā? 13,59 maksā. Tā vēl vajag. Vien piecnieku atrast. Ej, nos 10 litri mājās. Hejā. To mēs pēc tam paskatīsies, vēl ir kaģačiks mazos salasījuši, bet šodien ir daudz kaģačiks. Aizspēr ciet un vēl bišķi pastaigās un tā jau brauks mājās, jo puiši grib cirāk iet tā kā pirtī sēd. Būt meitenes tā jau mierīgi, teic, lai roka, ne? Jā. Un tu pa pirt. Nu, re, draugi. Viss kaut ko atrod. Un šitas mums ir, reku galvu virsū. Tāds uz lauku mēs roka. 4 šilingi. 4 skilingi. 1000, kas viņam ir pa gadiem, galvu ir nodilus, tur apakšā gadam jābūt, bet to mēs pēc tam papētīs. Te apakšā jābūt, ir 1800 kaut kāds. Nodilus ir baigi. Bet šilingi pat nāk ārā, redzēji, ko vecē?
800 gadu pie jūras. Kur tā viņiem ir? Kur tas zelts viņiem ir? Iemēģina detektoru vēlreiz. Jā, kas tev viss video tikai skatīsies, ka tu meklē, tā kā lems. Točnā? Kas točnā? Jūs rād? Nu, jā. Tieši šitiem. Nu, 90, cik tur viņam bija? Nu? Nu, davai kaut ko forši. Kapeki. Kāpēc? Ej, tā nāc. Nosil. 50 $. Viens kabatā. Viņš saka, pēdējais desmitnieks, ja būs, tad brauks mājās. Trāpīja kaut kādam lielam sūdam. Ko? Ir jau? Ne? Tas bija akmens. 86 tagad rāda. 86. Atkal viņš roka tur. Nenolauz to kātu. Nekas tam nenolūdz. Nekas nenolūdzis. Pēc tam varēs meklēt, kas metina. Samaksāšu nenolūdz. Ko tu samaksās? Maksātais. Tur nevar atrast to. Dziļi baigi iet. Dziļi, nu tā meklē. Es iet tālāk. Jā, tā ir tālāk. Kad man būs desmitnieks. Desmitnieks, tad tu bļauj man. Viņš teica, izraks desmitnieku un brauks mājas. Netiek vēl tā desmitnieku. Ko ir ārā? Ir ārā? Nu, davai. Nu, es sašit, reku, te nokrit, ne? Te vidū. Tur vidū. Iemācies beidzot ir dziļos signālus sadzirdēt. Nu. Gatavs? Reku, es jau redzēju, ka tev roku kaut kāds kaka bija. Es tev neredzu. Pazud tagad. Ko tad tev, kas tad tev tur? Nu? Nebrauks mājā. Nebrauks? Biesis ir, paskaties, cik viņš biesis ir, desmitnieks, ne vai nav? Nav. Nav? Nebrauks mājā. Parādi. Nebrauks mājā. Nebrauks mājās. Par vēl vienu desmitnieku un viss. 5, tas ir kaparnieks. Bija. Aļā. Trešais piegājiens. Ber ārā savu sulam. Man nav daudz. Tu jau tur pirtī sēdēji, tāpēc nebija nekā. Kas ka tas man ir? Ir gan daudz. No. Es tās apalīju. Desmitnieku tu atrad, jā, lai varētu braukt mājas. Ir ārā? Ir viss ārā. Ūri, ņem manējo somu. Ber ārā kārtīga rakar somu. Nekas nav iekšā. Man ķerās jau telefons jau sasauls jau. Kādu sūdu vajag? Ber ārā. Tas ir baigais. O, mājas mēs nomazgās visi, jā. Visi buņģiņā man parāda izņem buņģiņu. Lai nedomā, ka mājās mēs no mājām atveduši kaut ko parāda. Paskaties, ka fāters sarak. Skrūvē vaļā. O, apskaties, kas ten ir. Kur tavs gredzens ir? Kur tavs? Manējā sumiņā. Tavajā sumiņā? To var ielikt iekšana aizmirsīs citādi. Reku teisi tāds. Kas tas ir? Tas ir sudrabiši. Sūdiši. Bija mājās, pēc tam parādīs. Tad nav laiks, braucam mājās. Karodzis. Jā, to es te pat atradu pie mašīnas. Te viss kaut kāda bija pie mašīna. Jā, viss kaut kas. Nu tā, kur ir tas smukākais, tas medaļons, kur viņš ir? Šitas nav. Ir. Ir, jā. Tas ir tik smuks, ne? Svežaks. Kājiņ tik nost. Labi, davai. Pa pirmo zorti. Es tev atļaus braukt mājās, tāpēc, ka man šodien forši gāja, rižīgs nav. Es jau būtu vēl rats, bet šitam jau ir jau tas, kas tas? Jā. Bērnu laiks, jā. Bokser laiks, ja jāiet gulēt. Jā. Ai. Nevar mulēt, nedaugu pa muti. Tie nav aliņi. Tie ir 0% limonāds. Nu ko, labi tad. Ko teiks? Braucam, jā? Parādīs jau, kā tu brauc, un tad jau slēgsies klāt pie atvedumiem. Nu, mēs brauc mājās. Šofers ved man, neredz neko. Ieslēgts gaisa. Šofers ved man mājās, rulējam. Aizbrauks mājās, sakrāmies atradums, nomazgāts, viss sažāvēs, un tad jau mēs parādīs, ne? Atradums samazgāja, un juniors vēl guļ. Bet ko mēs vakar pa nakti sarak? Te jūs redz, atkal kā vienmēr no viss pa biškam. Kāpēciņas, reku, šitais ten ir siernazīts. Dāņši tā tie viņi, es jau biju aizmirsis. Es jau pērku gatavo šķēlīties, bet es atceros viņa sieru no lielo sieru kluts, tāds griež un tāds smuks šķēlīt nāk nost. Karotīts, kā vienmēr, atslēdziņas, viss tāds bļembak, kapiķi. Nu, te viss pa lielam, šmurģaks kā vienmēr. Tā, ko es izraku? Haģačkās mēs izraku 174,5 kronus. Tas ir kopā 23,4 eiro. Hējā, degviela atmaksājas plus vēl ekstra, kā arī viena
10 eiro centiņi. Nu, un tas laiksies pie labumiem. Sāksā junior labumiem. Juniors tikko ieslēdz detektoru, kā sāk vicināt, tā bija, viņš teica, augstais tonīts, un hejā, bļāv, jūs jau redzēja, pa gabalu sudraba gredzentiši, tie iekšēji viss tā kā pēc grāmata, 830. 830 iekšē ir. Un, ka es viss atradums mazgāju, kā ja teicu, kaut kur pa čupi jābūt vēl kādam, man liekas, ka šito visu izrāk vienu sudrabu, 25 orīt, laikam, delfīnēts, jā. Šis ir sudrabišs, mēls, ka vēlas. To man puika izcēla. Tā, uzreiz gribēju parādīt jums, kas vēl man trāpījās. Es no sākuma domāju, ka kaut kādai buņģai attaisamais. Zinu, ka tos konzervus rasrau vaļā. Bet nē, tas izrādās ir mazišs mini, jā, tas ir, pudeļa attaisamais, tikai mini. Ir kāds mazišs. Šito es noteikti uzdāvinās. Vedekliņai tēts kolekcionē pudeļa attaisamos. Viņam ir pilni garāži, kādreiz varbūt parādīšu. Tur ir ārprāts, kas tur darās. Tad šito es piešķīru, šitāds viņam 100 punktu nav. Tā, un tad, kas man no labumiem, te jūs redzēja viens puveklīts, rozīt, rokas podziņ, smuks dāņu karodzīši, ejmā lietais. Man bija šitāds balts iepriekšējā racienē, un es pasēju, blin. Tā, 3 sudrabiņi, tie jāmet ķīmijā, 4 šiliņi, tos es uz lauku roku tāds, zviedrs un dāns. Tie 3 māns sudrabiņi. Un tā pats džekpatnieks, ko es uzskatu pa pašu krutāko šī racienā, ka mēs bijām pacēli šitādi nozīmīgi. Ilgi es viņu meklēju, es ilgi nevaru atrast. Visur viņu var nopirkt. Līdz pat 200 kronām, visu kājiņu labā stāvokli viņas maksā. Bet aprakst grūti. Tad vienā vietā es atradu, ka viņi sauc pa DSB Dansk Stadtbahn. Tūkojumā tas ir valsts dzelzceļa nozīmīgi. Valsts dzelzceļa nozīmīgi. Viņi tādi skaitās laikam DSB. Smūks atradums. Šitie ir dzelzceļniekiem. Šito es likstu līdz iekšā pie savu dāņu kastīti, kur ir dāņu atradumi. Te jūs esat redzējuši, ka es visu dāņu tās lietiņas smukumiņas liek šinī. Un te ir, kas arī pie Ziemeļjūra atrasts. Šis iet arī klāt tur. Viens man vēl ir līdzīgs trāpījies, bet kas šis, šitas ir kaut kas uz to pusi. Bišķiņ vecāks. Un tas šitāds. Un tad, cik es ir runājis, ka tas laikam ir dzelzceļniekiem. Nu, tāds mums tas raciens. Guņš man bija līdz. Guņšam ir foršs. Guņš redz tādā somiņā man mazējās līdz. Lai nepazūd. Guņš burās, mēs viņu netraucēs. Jo, ja tas dzeltenais nav, tas nozīmē, jo ilgāk nav. Jo tas brīdis vairāk tuvojas. Un teikšu, ka vienmēr, draugi, rakam, liekam īkšīt uz augšu. Rakstam komentāru, padalāmies. Tie, kas nav piesekojuši, piesakojam. Un satiekamies jau nākošajā video.